Nu, zini, visā šitajā jau tā labā sajūta ir tā, ka tev vienkārši ir jābrauc un tev nav konkrētā laikā jānokļūst konkrētā vietā. Konkrētiem cilvēkiem jāparāda konkrēts triks vai arī jāpierāda kaut kādu rezultātu vai laiku. Tu vienkārši brauc ar čomiem, kā tu pats teici, ka te galīgi nav mums vispār nav uz ko steigties. Un brauc un izbaudi vienkārši braucienu. Izbaudi pļavas, smaržas, kaut kādas purvi, dubļus, kur Fredis vienmēr ieved. Bet tā, baigi pozitīvi, un tas tāds, man liekas, ka tieši priekš tā cilvēku, kuram tā darba dūna ir tā iesēdusies, ka tā ir tā lielākā relaksācija, kādiem var būt. Cevišķi motociklistam, ja tu brauc ar moci, un tev nav, kā teikt, konkrēta mērķa, bet vienkārši tikai braukt, tas ir labākais, kas var būt. Un man vismaz tā ir. Mums savā ziņā nav tik vienkārši tas viss, jo Renārs filmē ik pa brīdim, lai mums tas formāts iegūtu kaut kādu jēgu, savā ziņā tā ir kaut kāda misija. Tas tev nesit ārā drusku no sliedēm, tas, ka tik bieži jāstājās. Atklāti sakot, jā, tie brīži, kurus es vismazāk gaidu pa dienu, jā, vairāk patīk tās braukšanas un tieši pārvietošanās un patīk, kā Fredis arī šodien uzturēja baigi labo tempiņu braukšanas. Bija ļoti interesanti. Jā, tās filmēšanas, bet es to saprotu, jā, tām ir jābūt. Un bez tām filmēšanām jau nebūtu tā jēga mūsu tam braucienam īsti. Jāparāda jau arī citiem cilvēkiem, ko mēs redzam un ko mēs gribam parādīt. Tā kā tas viss pašsaprotam, jā, ir pauzīts, jāpastāv. Var jau uzēst melēns tajā laikā. Kā tev bija šodien tie Freda maršruti? Bija pa prātam? Jā, baigi vēl pa prātam. Vienā brīdī tikai kaut kur man priekšējais rats pazuda man no apakšas, kaut kur norāva uz muti, bet tā baigi kapitāli, jā. Tu ikdienā brauc Pinču kalnu tur ar savu cross moci. Jā. Tu līdzīgs maršruts izvēlējies vai kaut kas savādāks tas formāts? Tur nav bezceļš, tur ir enduro takas, bet mēs viņus braucam ātri, braucam uz laiku un braucam ļoti lielā tempā un sanāk kādu stundiņu nokapāt tā, ka gandrīz pilnā ručkā. Tāpēc šitie pārbraucieni viņi ir salīdzinoši tādi, teiksim, viņi fiziski nenogurdina. Bet tā interesanti ir, ka ir tie šķēršļi un tu nekad nevar zināt, kur tev slapš koks būs pāri ceļam, tā kā tev pašam bija, ne brīdī nevar zināt, kur tu novilks uz muti. Tas tā liek nedaudz saspringt, bet tā forši interesanti. Kā tehnika? Tehnika baigi normāli, patīk tā Husqvarna, bet vienīgais tās riepas, man liekas, ka varēja būt bišķi niknāks pumpenis, jo šitā ir tāda stipra universāla riepa, bet tiklīdz ir tāds glumeklis uz ceļa pēc lietas, ir sevišķi tā, viņš diezgan tās nevācams paliek. Es domāju, ka riepas nomainīt un būtu labi, tas būtu kārtībā.